Ar sveicieniem, labrīt, labdien visiem! Šodien no savas puses tas, ko mēs esam vēlējušies izstāstīt, protams, ir par Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu nākamajam gadam un arī šo vienu no mūsu absolūtām prioritātēm nākamajam gadam, jeb šo jauno finansēšanas modeli programmu skolā. 2025. gada valsts budžets faktiski jau būtu saucams par tādu drošības budžetu. Man liekas, ka oficiāli tam šāds nosaukums vēl nav iedots, taču, kā mēs zinām, tad pēc politiskās vienošanās starp valdību veidojošajām partijām un ministrijām tad bija šī noruna, ka 2025. gada budžets ir uzskatāms par drošības budžetu un visām iesniegtajām prioritātēm būtu jāatbilst arī tieši konkrēti šim drošības aspektam. Līdz ar ko arī Izglītības zinātnes ministrija sākotnēji neiesniedza savas prioritātes, taču, kā jūs ziniet, šobrīd Izglītības un zinātnes resurs ir vienīgais ārpus drošības ar šo papildu finanšu piešķīrumu 30 miljoni eiro, kas ir paredzēts tieši pedagoģu zemākās algas likmes kāpināšanai. Un tātad šis solis ir vērsts tikai un vienīgi cilvēkiem, pedagogiem, lai mēs arī varētu tiešām veicināt šo sistēmisko pāreju no visai netaisnīgas sistēmas uz taisnīgāku modeli. Un tad runājot par mūsu ministrijas valsts budžeta prioritātēm nākamajā gadā, tad, protams, absolūta prioritāte ir pedagoģu zemākās algas likmes pieaugums, un, kā jūs ziniet, tad no 1. janvāra būs šie plus 2,6% pedagoģu zemākajai algas likmei visām pedagoģu grupām, gan vispārējai, profesionālai, gan arī augstākai izglītībai. Tāpat tās otrais punkts arī iemesls galvenokārt, kāpēc mēs esam šodien šeit pulcējušies jaunā finansēšanas modeļa programmas skolās ieviešana no nākamā mācību gada. Un šeit jāsaka, ka tā ir politiska apņemšanās un tiešām vienprātība par to, ka esošais modelis, esošā sistēma ir netaisnīga un to ir jālabo. Tāpat nākamā gada valsts budžeta prioritātēs mums ir metodiskais atbalsts pedagogiem, protams, arī iekļaujoša izglītība, neiztikt bez jauno pedagoģu sagatavošanas. Ministrija jau pēdējos gados ir tiešām ļoti daudz resursu veltījusi tam pie tā, kā mēs sagatavojam jaunos pedagogus, cik daudz mēs sagatavojam jaunos pedagogus un kā piesaistīt sektorā arvien vairāk jauno speciālistu. Tāpat izglītības kvalitātes monitorings, augstskolu institucionālais finansējums un augstskolu arī autonomijas attīstība, ko dos šis jaunais institucionālais finansējums. Un, kā jūs zināt, tad arī pavisam drīz IZM un RTU noslēdz savu pirmo līgumu. Izglītības zinātnes ministrija ir atbildīga par vairākām valsts politikām, tostarp arī valsts valodu. Tāpēc 25. gadā caur mūsu budžetu mēs stiprināsim latviešu valodu, kā arī turpināsim uzsākto pāreju uz vienoto skolu, jeb šīm mācībām tikai un vienīgi valsts valodā. Esam darba grupas ietvaros izstrādājuši jauno sporta likumu, kā jūs noteikti nozarē ziniet, tad sporta likums ir tiešām tapis pietiekami ilgu laiku. Tas ir ar vairākiem partneriem sporta sektoru izspriests, izdiskutēts. Un darba grupas ietvaros tātad jaunais projekts ir tapis un drīzumā uzsāks savu ceļu uz Saeimu, un ir skaidrs, ka nākamajā gadā šis jaunais sporta likums tiešām sporta nozarē nesīs daudz diskusiju un potenciāli arī virkni pārmaiņu. Un 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir notikums, kuram mēs esam gatavojušies, jāsaka, faktiski jau 10 gadus, jo, kā jūs ziniet, iepriekšējie svētki pirms 5 gadiem iekrita tieši pandēmijas laikā, un tie nevarēja notikt klātienē, tie nevarēja notikt tā, kā mēs tos būtu gribējuši nosvinēt, tāpēc nākamgad gatavojamies skaistajiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Runājot par mūsu Izglītības zinātnes ministrijas budžetu, tādā sadalījumā pa mūsu ministrijas darbības jomām, tad jūs redzat, protams, ka absolūti puse ir mērķdotācijas pašvaldībām, un tad šeit arī mums ietilpst pedagoģa atalgojuma sadaļa. Nākamā lielākā pīrāga daļa faktiski ir augstākā izglītība, kurai sako profesionālā izglītība un zinātne, vispārējā izglītība. Tad ir virkne Eiropas Savienības fondu pasākumi, sports, nozara vadība, jaunatnes politika un arī valsts valodas politika. Nākamajos slaidos mēs esam tādu tiešām nelielu ieskatu pa mūsu izglītības jomām un mūsu atbildības jomām sadalījuši, lai jūs redzētu tos galvenos uzstādījumus attiecībā uz politiskajiem mērķiem caur nākamā gada budžetu un arī redzētu, kā pēdējos 3 gados finansējums ir mainījies konkrētajai politikai. Runājot par vispārējo izglītību, tātad mūsu
politikas mērķi, tostarp arī 25. gadā, ir nodrošināt apstākļus, nodrošināt kompetentu un uz izcilību orientētu pedagoģu ilgtspējīgu piesaisti un arī nodrošināt viņiem profesionālu darba vidi. Izveidot mūsdienīgā, kvalitatīvā izglītības saturā balstītu uz personības attīstību, vērstu izglītības piedāvājumu. Šeit arī no pagājušā gada mums ir virkni pārmaiņu, kas ir jau uzsākuši savu ceļu, un tad svarīgi 25. gadā mums šīs pārmaiņas turpināt, lai mēs gan varētu tiešām pilnvērtīgāk ieviest arī šo kompetenci, pieejā balstīto izglītību, lai katram bērnam būtu šī kvalitatīvā, efektīvā izglītība. Tāpat ļoti svarīgs jautājums ir izglītojamo integrācija ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs. Mums ir jānodrošina viņiem pārvietošanās atbalsts un arī atbalsts pašaprūpē, kā arī pats svarīgākais, par ko arī modeļu kontekstā mēs esam tiešām jau ļoti daudz runājuši, ir nepieciešamība nodrošināt katram iespēju mācīties labā skolā, katram iespēju mācīties pie viskompetentākā pedagoga, pie labi atalgota pedagoga, īstenojot tiešām kompleksu pieeju šai reformai, lai mēs katram bērnam varētu nodrošināt labu skolu neatkarīgi no viņa dzīves vietas Latvijā. Par galvenajām izmaiņām nākamajā gadā, tad, kā jūs zinat, pērn mēs jau no valsts budžeta līdzekļiem esam piešķīruši atbalstu latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguvēji. Tad nākamajā gadā mēs esam šo pozīciju iekļāvuši mūsu izglītības zinātnes ministrijas pamatbudžetā, tātad turpmāk katru gadu latgaliešu un lībiešu valodas apguvēji būs pieejams valsts budžeta finansējums. Tāpat mēs arī esam palielinājuši pērnu finansējumu mācību līdzekļu iegādē par 61% no 21,81 eiro uz 35,17 eiro. Savukārt, runājot par nākamo gadu, tad, protams, Izglītības un zinātnes ministrija turpinās nodrošināt brīvpusdienas 1.–4. klašu izglītojumiem. Tāpat mēs arī nodrošināsim asistentu pakalpojumus personām ar invaliditāti, konkrētu pārvietošanās atbalstam un arī pašaprūpes veikšanai, kas ir ļoti kritiski svarīgi šiem bērniem. Mēs turpināsim nodrošināt izglītības iespējas patvērumu meklētājiem Latvijā, un arī, kā ziniet, tad Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, cenšoties panākt, ka arī mūsu izglītības sistēmā iekļaujās pilnīgi visi Ukrainas civiliedzīvotāju bērni, kuri dzīvo Latvijā ilgāk par noteiktu periodu. Šobrīd faktiski Latvijā visi esošie patvērumu meklētāji no citām valstīm, kas nav no Ukrainas, jau ir mūsu izglītības sistēmā. To jau liecina šobrīd statistika, taču mēs vēlamies, ka arī šī Ukrainas civiliedzīvotāja grupa arī iekļautos mūsu izglītības sistēmā un mācītos klātienē. Nākamajā gadā mēs turpināsim nodrošināt pedagoģu profesionālās pilnveides kursus, tostarp arī paplašinot to spektru, kā arī mēs paaugstināsim privāto izglītības iestāžu pedagogiem zemāko darba algas likmi. No 62. resora, kas ir mērķdotācija pašvaldībām, tad pērn mēs paaugstinājām zemāko mēnešu darba algas likmi līdz 9,54 eiro. Mēs esam piešķīruši papildu finansējumu valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm, kā arī STEM programmu īstenošanai. Savukārt nākamajā gadā mēs nodrošināsim tiešām katram Ukrainas civiliedzīvotāju bērnam izglītības apgūves iespējas mūsu skolās klātienē. Mēs nodrošināsim papildu finansējumu arī to pedagoģu darba samaksai, kuri īsteno izglītības programmas šajā vienotās skolas kontekstā, kuri pāriet uz mācībām tikai un vienīgi valsts valodā, un kuriem ir jāstrādā nedaudz izaicinošākā vidē, kad ir daļa bērnu, kas iespējams nesaprot latviešu valodu vai saprot vēl to vāju. Pedagogam ir jāspēj strādāt šādā multilingvālā vidē. Un tāpat nodrošināsim pašvaldību arī dibināto vispārējās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksu un arī speciālu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus seksim. Runājot par profesionālo izglītību, tad faktiski šajā teju jau aizvadītajā gadā mēs esam palielinājuši profesionālas izglītības bāzes finansējumu, paaugstinot izmaksas arī uz vienu izglītojumu, un nākamgad mēs nodrošināsim profesionālas izglītības programmai, lai tās īstenotu noteiktā finansējuma jau lielāku atbilstību faktiskajiem izglītības programmu īstenošanas izmaksām.
tādējādi veicinot profesionālas izglītības pieejamību, tostarp arī mācību vidas uzlabošanu un izglītības kvalitāti. Šeit arī būs tātad pieejams finansējums profesionālas izglītības iestādēm, kādiem kosmētiskajiem remontiem, būs pieejams finansējums mācību tehnoloģiju līdzekļu iegādei, kas ir kritiski nepieciešams, lai varētu tiešām kvalitatīvi profesionālas izglītības iestādēs apgūt zināmas nepieciešamās profesijas. Par augstāko izglītību runājot, tad šajā gadā, kā jūs zinat, mēs esam izmēģinājumu projektu formā uzsākuši īstenot šo jauno finansēšanas modeli, tad ar šo modeli iedodot augstskolām krietni lielāku autonomiju, iedodot arī lielāku rīcības brīvību. Caur līguma ietvariem mēs arī identificējam dažādas kritiskās vietas, kas varbūt katrai augstskolai noteikti ir citādākas. Un tad caur šiem līguma nosacījumiem un tostarp arī veicamajiem uzdevumiem un tiešām ļoti, ļoti skaidriem sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem augstskola mērķtiecīgi strādā. Ja, piemēram, konkrēts augstskolas gadījumā tas ir studējošo skaita atbirums, tad līdz ar šo institucionālo finansējumu piešķīrumu augstskolai mēs dodam arī daudz lielāku autonomiju risināt un raudzīties, kā viņi var novērst šo studējošo skaita atbirumu un tiešām daudz mērķtiecīgāk pievērsties savām problēmām. Tāpat mēs esam turpinājuši šajā gadā augstskolu konsolidāciju, mazinot fragmentāciju. Jūs zināt, ka mums ir pietiekami daudz augstskolu valstī. Un mēs esam veikuši šo augstskolu konsolidāciju, apvienojot vairākas augstskolas, lai tās būtu spēcīgākas, lai tostarp arī mēs efektivizētu mums pieejamos resursus. Un mēs arī esam ieviesuši jaunu doktorantūras finansēšanas modeli, kas augstākajā izglītībā ir tiešām bijis ļoti, ļoti liels pavērsienu punkts. Savukārt, domājot par nākamo gadu, tad mēs tiešām plānojam jau pilnībā ieviest šo jauno institucionālo finansējumu. Mēs arī plānojam uzsākt cikliskās institucionālās akreditācijas ieviešanu un arī apstiprināt jauno akadēmiskās karjeras modeli, ko nozare ir gaidījusi, jāsaka, tiešām jau ļoti ilgi. Savukārt par zinātni, tad galvenās izmaiņas šajā gadā ir Eiropas Savienības fonda investīciju programmu uzsākšana, un šeit no 2024. gada līdz 2029. gadam šim periodam, šim ciklam mums būs pieejami 173,8 miljoni eiro. Un nākamgad mēs tiešām strādāsim pie zinātnisko institūciju starptautiskās izvērtēšanas. Šobrīd jau mums ir pieteikušās 44 zinātniskās institūcijas, kurām mēs veiksim šo izvērtējumu, un arī balstoties uz tā noteikti būs virkne iespējamu rīcību, lai mēs varētu gan uzlabot darbu mūsu zinātniskajās institūcijās, raudzīties kā tiešām tās, kas mums performē vislabāk, kas sasniedz visaugstākos rezultātus, mēs varētu valstiski vēl vairāk viņas pabalstīt, vēl vairāk viņas stiprināt, lai zinātnē mūsu rezultāti izskanētu ļoti plaši pasaulē. Vēl viena no politikām, par kuru ir atbildīga Izglītības zinātnes ministrija, ir jaunatne. Un šajā gadā mēs esam snieguši atbalstu pašvaldībām tieši vienotu kvalitātes ietveru darbam ar jaunatni ieviešanai. Mēs tostarp arī esam veicinājuši jaunatnes organizāciju attīstību un skaidrs, ka arī nākamajā gadā šīs ir aktivitātes, ko mēs turpināsim, lai arvien vairāk jauniešu mums iesaistītos jaunatnes organizācijās, nevaldības organizācijās, tādā veidā stiprinot mūsu bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību un arī sabiedrisko aktivitāti. Nākamajā gadā mēs īstenosim pašpārvalžu atbalsta programmu Kontakts un īstenosim to 120 izglītības iestādēs, faktiski fokusējoties vairāk uz tām izglītības iestādēm, kas līdz šim kontaktā mums nav piedalījušās. Mēs arī atbalstīsim pašvaldību projektus tieši jaunatnes politikas īstenošanas jomā, vietējā līmenī, tostarp arī nodrošināt metodiskā atbalsta īstenošanu pašvaldībās. Mēs arī atbalstīsim vairāk jaunatnes organizāciju darbību, šo organizāciju iniciatīvas un arī, lai mēs kopā valstiski varētu veicināt jauniešu līdzdalību un runājot arī par tādiem jau strateģiski sasniedzamajiem rādītājiem, ko mēs esam uzstādījuši. Mēs tiešām vēlamies turpināt palielināt tos jauniešus, ko mēs iesaistam dažādās mūsu programmās un mūsu aktivitātēs. Mēs vēlamies, lai katrā pašvaldībā ir darba ar jaunatni speciālists, lai viņam ir sava komanda un lai katrā pašvaldībā tiešām ļoti efektīvi norit darbs ar jaunatni, jo, kā mēs zinām, bieži vien darbs mēdz notikt fragmentēti, līdz galam nav skaidrs, varbūt kādas atbildības vai lomas.
Tāpēc caur nākamo gadu un arī jaunatnes likuma grozījumiem, kas jau ir nokļuvuši Saeimā, mēs centīsimies šo fragmentāciju mazināt un veicināt, ka darbs noris daudz efektīvāk. Kā vēl viena no politikām ir valsts valodas politika. Prezentācijas ietvaros jau nedaudz pieskāros tostarp, piemēram, par latgaliešu un lībiešu valodām, ka mēs turpināsim šo valodu apguvi, jo mēs redzam, ka tā interese ir pēc šīm programmām, un valsts budžeta pamatprogrammā tās iepriekš nav bijušas. No nozares ir bijis tiešām bailes par to, ka finansējums ir fragmentārs, periodisks, un tas nav pamatbudžetā, tad šobrīd mēs to esam iekļāvuši, lai bērni Latvijā var apgūt šīs valodas. Un tāpatās mēs arī īstenosim latviešu valodas apguves, turpināsim īstenot valodas kursus pieaugušiem, mēs arī analizēsim, jo šobrīd jau mēs redzam, kuras ir tās grupas, kas piesakās varbūt kursiem vairāk, kuras piesakās kursiem mazāk. Mums ir jādomā, kā mēs daudz mērķtiecīgāk uzrunājam tieši tās mērķgrupas, ja tieši tos cilvēkus, kuriem šie valodu kursi būtu nepieciešami visvairāk. Tāpat arī mēs esam dzirdējuši par to, ka šobrīd latviešu valodas kursi bērniem varbūt nav tik vienkārši pieejami, jo pagaidām tas fokus ir bijis vairāk uz pieaugušajiem. Tad mums arī ir jādomā, kā vēl vairāk stiprināt valodas lietojumu bērnos. Jā, mums ir vienotā skola un pārēj uz mācībām tajā, bet, piemēram, arī Ukrainas civiliedzīvotāji bērni, kas dzīvo Latvijā un kamēr nav Saeima pieņēmuši šādus grozījumus, viņiem reizēm varbūt nav tik vienkārši pieteikties kādos kursos, lai viņi varētu apgūt ļoti labā līmenī latviešu valodu. Un par sportu, tad mēs esam šajā gadā nodrošinājuši, ka sporta likumā noteiktajā kārtībā federācijām atzītajām pienākās finansējums jau patiešām no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tātad nākamajā gadā mēs joprojām arī paliekam pie šī jaunā finansējuma aprēķina un arī sadalas. Un nākamgad mēs esam palielinājuši par 1,1 miljonu eiro finansējumu, lai mēs varētu nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības pedagogu un sporta pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu. Tas ir solis, kas tika veikts pirms lēmums, faktiski, kas tika pieņemts pirms mēneša augustā. Un tāpatās, kā jau es arī minēju, mēs esam izstrādājuši likumprojektu grozījumiem, jeb šī jaunam sporta likumam, un tad caur sporta likumu šiem potenciāliem grozījumiem būs zināmas izmaiņas nozarē, kas ienāktu, tostarp arī pārvaldībā, un tad noteikti aicināsim arī žurnālistus sekot līdz debatēm Saeimas atbildīgajā komisijā un plenārsēdēs par šiem likuma grozījumiem. Par dziesmu un deju svētkiem, kā jau minēju, tad faktiski 10 gadus svētki tādā standarta izpratnē mums ir izkrituši, taču jau no pagājušā gada skatēm, gan koru skatēm, gan deju skatēm mēs redzam to, ka jaunieši un bērni tiešām ir ļoti daudz strādājuši un ir labi gatavojušies. Mēs šobrīd plānojam, ka dalībnieku skaits varētu būt no 30 līdz 35 tūkstošiem, kas faktiski būtu arī tas bērnu jauniešu skaits, kas piedalījās svētkos pirms 10 gadiem. Līdz ar ko šobrīd mēs redzam, ka dejotāju un dziedātāju skaits mums ir stabils, neskatoties uz to, ka varbūt skaitliski pats kolektīvu skaits krītas, bet tā interese bērnos joprojām ir ļoti augsta. Svētki norisināsies no 5. līdz 13. jūlijam, būs vairāk nekā 30 dažādi svētku pasākumi, notikumi, un piešķirtais valsts finansējums svētku norisē ir teju 9,9 miljoni eiro. No savas puses saku paldies, tas ir par Izglītības zinātnes ministrijas budžeta tādām aktualitātēm un galvenajiem strateģiskajiem mērķiem nākamajā gadā, bet tad tālāk par modeli došu vārdu kolēģei Edītei. Tad, kā jau Silvija minēja, tad iniciatīva, ko Izglītības un zinātnes ministrija ir iesniegusi budžetā, ir divas iniciatīvas. Viena no tām, kurām mēs ieguvām finansējumu 30 miljonu apmērā, kas ir tātad zemākās algas likmes paaugstināšanai un attiecīgi jau esošā modeļa ietvarā, kas ir naudas eko skolēnam, tātad ar 1. janvāri tiek plānots paaugstināt zemāku algas likmi par 2,6%. Esošais modelis naudas eko skolēnam tika pieņemts 2008. gadā, un mēs zinām, ka mērķdotācijas aprēķinu uz pašvaldību vai līdz skolai tātad balsta uz bērnu skaitu konkrētā teritorijā.
Laika gaitā kopš 2008. gadā arī šis modelis ir transformējies. Ir bijuši periodi, kad naudā aprēķinātā mērdotācijas apjoms ir novadīts līdz pašvaldībai un attiecīgi pašvaldība balstoties uz savu izstrādātu kārtību to tālāk novirza līdz izglītības iestādei. Ir bijis periods, kad finansējums tieši tāpat pēc šiem principiem aprēķināts ir virzīts līdz pašai izglītības iestādei. Pēdējos 2 gadus šis modelis strādā atbilstoši, ka finansējums tiek novirzīts līdz pašvaldībai un tātad no Izglītības un zinātnes ministrijas cerībā, ka pašvaldībā ļoti pārdomāti veiks skolu izglītības ekosistēmas veidošanu, arī izvērtējot pieejamos finanšu līdzekļus un spējas nodrošināt gan konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem, gan kvalitatīvu izglītības, lai varētu sekmīgi īstenot kvalitatīvu izglītības saturu izglītības iestādēs. Taču šos 2 gadus mēs esam ik pa brīdim 1. septembrī, 1. janvārī dzirdējuši, ka ne visur šie procesi notiek pietiekami caurspīdīgi, pietiekami efektīvi, un lai arī finansējuma apjoms, kas nozarē tiek ieguldīts pēdējos 2 gadus, ir patiešām būtisks, tomēr neapmierinātība pedagogu vidū ik pa brīdim ir jūtama. Ja mēs runājam par esošo finansējumu modeli, tad tāds pavisam īsts ieskats, tad tiek ņemts vērā bērnu skaits, attiecīgi bērnu skaits tiek reizināts ar viena bērna izmaksu, kas ministru kabinetos ir noteikts, un ja bērniem ir īpašas vajadzības vai tiek attiecīgi kā īstenota kāda specifiska programma, tad šim finansējumam ir piemērots koeficients, kas finansējumu palielina. Tāpat arī, protams, arī esošajā modelī ir ievērtēts urbanizācijas aspekts, respektīvi teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir zemāks un bērnu izkliede ir lielāka, šis koeficients ir augstāks un arī pašvaldība attiecīgi var saņemt lielāku finansējumu. Ja mēs runājam par esošo modeli, tad es uzreiz pārlaikšu uz nākamo slaidu, tad teiksim tā, ka esošā situācija kā netaisnīga tiek vērtēta, es teikšu, 2 grupās teritorijas. Viena tie ir retāk apdzīvotās teritorijas, un ja mēs pat runājam par novadiem, tad mēs varam runāt par novados tieši pagastu izglītības iestādēm, kur demogrāfijas kritums ir vairāk jūtams un attiecīgi tad arī finansējuma apjoms krītas straujāk nekā varbūt pašvaldības pieņem lēmumu, un esošā finansējuma trūkumu kompensē pedagogs ar savu darbu bieži vien, ko veids tiešām sabiedriskā kārtā, vai arī finansējuma apjomā samazināšanās jūt ģimene, saņemot pakalpojumu izglītības iestādē, jo tātad katras izglītības iestādes vadītājs izglītības pakalpojumu iestādē nodrošina atbilstoši pieejamām finansējumam, un ja mēs salīdzināsim varbūt piepildītas izglītības iestādes bērnu ziņā to piedāvājumu, ko mēs kā ģimenes saņemam, kur ir gan fakultatīvās nodarbības, gan ļoti plānotas individuālās konsultācijas, kur klases, kas, kur ir varbūt nepieciešams individuālāks atbalsts, ir iespēja dalīt arī grupās pret to mērķi, ko mācību stundā grib skolotājs sasniegts vai citiem aspektiem, tad šeit šī iespēja ir ierobežota. Un tāpat jāsaka, ka izaicinošāk situācija šajā modelī ir arī Rīgai, kur mēs varam teikt, ka bērnu blīvumu noteikti nevarētu sūdzēties, taču, ja mēs skatāmies uz reģionālo koeficientu, tad Rīgā tas ir viszemākais, un lai Rīgā izglītības iestādes vadītājs varētu skolotājiem nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, tad skolēnu skaitam klasē ir jābūt augstam. Tad mēs runājam par lielajām vai ļoti lielajām klasēm, kas, protams, arī ietekmē izglītības procesu un līdz ar to arī kvalitāti. Kā jau vairāk kārt esam sarunās akcentējuši, šis modelis tiešām ir ļoti jūtīgs par demogrāfiju, un demogrāfijas rādītāji mums ir tādi, kādi tie ir. Tie nav iepriecinoši, un jāsaka, ja pat šobrīd, kad demogrāfijai mēs varētu teikt, ka kritums ir lēzenāks, bet mēs paredzam, ka tuvākajos gados tas būs daudz straujāks.
pedagogs atalgojumā šo demogrāfijas aspektu jau izjūt šobrīd, tad mums kā ministrijai ir jādomā par modeli, ko mēs piedāvāsim, kur šis demogrāfijas aspekts tiks mazināts vai minimizēts līdz tik, cik tas ir iespējams. Un tātad, ja mēs runājam par savukārt piedāvāto modeli, kas ir naudas eko programmai, tad jāsaka, šeit ir divi aspekti. Šeit mēs esam izvērtējot esošo modeli un apzinot visus tā trūkumus, centušies veidot modeli, kur tas ir novērsts. Un pirmais un svarīgākais, kā jau es minēju, ir, ka mēs maksimāli minimizējam šo te demogrāfijas ietekmi, lai mēs runātu par to, ka vienādi vai otrādi mērķdotācijai piešķirtais finansējums tiek izlietots efektīvi, ir jāraugās uz esošo situāciju, un mēs nevaram, neraugoties arī uz demogrāfijas rādītājiem, tad kā piešķirt finansējumu, tie ir arī šī modeļa pamatā, bet jāsaka, ka skola tos sajūtīs tikai tādos robežu nosacījumos, respektīvi, ja man ir pienācis viens būtiskais bērns skolā klāt, lai es dalītu klasi komplektos, tad šī brīdī tas finansējums nosteigās un palielināsies, vai arī bērnu skaits ir no skolas aizplūdis būtiski un man ir kāda paralēla klase jāver ciet, tad arī šī gadījumā mērķdotācija samazināsies. Bet kopumā, ja es prognozēju, cik klašu komplekti man skolā būs kā direktors, es varu paredzēt arī mērķdotācijas apjomu ļoti precīzi un varu plānot skolotājiem noslodzi un ļoti laicīgi var arī pateikt skolotājiem algas likmi, kāda tā konkrētajā gadā būs. Tātad, kā jau minēju, tātad bāze ir nevis skolēnu skaits, bet klašu skaits. Klašu skaits tiek reizināts ar klašu skaitam tiek piemērots finansējuma apjoms, kas konkrētajā klasē ir nepieciešams, lai kvalitatīvi īstenot izglītības programmu. Tātad bāze ir gan mācību plāns, kas ir katrai klasei noteikts, zinām, ka sākumskolas klasēm kontaktstundu skaits ir mazāks un savukārt vidusskolā tas ir krietni lielāks, tātad ir atmaksāts viss īstenojamo stundu skaits. Tāpat šeit ir paredzēts finansējums, tā kā nosaka arī šobrīd ministru kabineta noteikumi, skolotājiem atmaksātais laiks citu pienākumu veikšanai. Jāsaka, ka šie rādītāji attiecībā uz citiem pienākumiem ir diferencēti ļoti objektīvi, pamatojot to, ka skolotājs, kurš strādā ar mazu skolēnu skaitu, šis te individuālais darbs ar skolēnu ir nepieciešams laika ziņā mazāk nekā tas ir klasē, kur skolēnu skaits ir lielāks. Tātad mēs klases dalām 4 lielumos, ir ļoti mazas klases, vidējas un lielas klases, un tieši šī daļa, kas ir citi pienākumi un vēl papildus stundas, ar ko skola var operēt, piedāvājot gan fakultatīvus, gan dalot grupās, tātad palielinoties skolēnu skaitam klasē. Mēs neesam ignorējuši arī to, ka, protams, ja skolēnam ir īpašas vajadzības, tad attiecīgi šeit ir nepieciešams lielāks finansējums, jo tas darbs ar skolēnu ir individuālāks un arī pasākumi, ko skolēnam tīri mācību satura īstenošanā ir jānodrošina, tātad speciālo izglītības programmu īstenošanā ir vajadzīgs lielāks, līdz ar to tad šeit finansējums arī ir paredzēts lielāks. Un bāzē tātad ir pedagoga atalgojuma zemāka algas likme, tātad mēs zinām, cik mums mācību stundas ir jāatmaksā un citi pienākumi jāatmaksā pedagogam, reizinam tos ar zemāku algas likmi, mēs iegūstam finansējumu, ko uz vienu klasi izglītības iestādes vadītājs saņems uz skolu. Un kā jau minēju, jūs noteikti arī esat sadzirdējuši, un mēs esam sadzirdējuši 2 lietas. Viena lieta ir tā, ka skolotāji laicīgi nezina savu algas likmi un kopējo atalgojumu, tad jāsaka, ka šis modelis ļoti palīdzēs iestādes vadītājiem laicīgi gan plānot, gan informēt skolotājus. Lai šo izslēgtu pilnībā, jāsaka, mēs arī šo aspektu esam izvērtējuši, tad mums ir jāierobežo bērnu kustība, mums tā būtu jānoslēdz, piemēram, uz 1. jūliju,
Un tad jau gan skolotājs atnākot augustā uz skolu ļoti precīzi zinātu gan savu slodzes sastāvu, gan atalgojuma apmēru. Tātad modelis paredz ne tikai finansējumu mācību plāna īstenošanai, bet arī atbalsta pasākumiem, tāpat arī finansējumu, kas ir nepieciešams administrācijas atalgojumam. Esam īpaši ņemot vērā esošo situāciju un to, ka mēs runājam par iekļaujošu izglītību un mums nebūtu neviegli klājās ar to, un šeit es domāju gan atbalstu skolāniem, kuriem ir vajadzīgs īpašs atbalsts, tad gan šīs te mazākās klašu grupas, gan varbūt papildus konsultācijas, gan individuālāka pieeja, gan arī neaizmirstot par skolāniem, kur ir talantīgi un kur varbūt ir cita veida atbalsts vajadzīgs, bet tas ir vajadzīgs. Esam paredzējuši papildus meditācijai katrai izglītības iestādei finansējumu 2% apmērā, un šis nav ļoti precīzi iezīmēts pret bērna vajadzību, bet šis ir finansējums pret izglītības iestādes vajadzību, ja pret izglītības iestādes mērķiem, uz kādiem tā strādā, tad iestāde kolektīvam vienojoties šo finansējumu ar visiem dažādiem pasākumiem. Un, attiecīgi, tad līdzīgi kā ir šobrīd, papildus finansējums ir arī valsts ģimnāzijām, tātad 15% apmērā. Ja mēs runājam par ieguvumiem, tad jāsaka tā, tad finansējums vēlreiz sakām, kā šobrīd mēs plānojam, ka tas netiks virsīts vispilnā apmērā uz pašvaldību. Finansējums, lielākā daļa finansējuma aprēķināta precīzi izglītības iestādē pēc faktiskās situācijas izglītības iestādē tiek novirzīta līdz izglītības iestādē, un iepriekšējās sarunās arī esošajā modelī tas jau ir iestrādāts, kā atbalstam paredzētais finansējums tiek novirzīts līdz pašvaldībai, un kāpēc mēs saglabājam šo elementu, jo mēs zinām, ka atbalsta speciālistu resurss ir ierobežots un ir jādomā, kā efektīvāk to izmantot, jeb kā sniegt atbalstu efektīvāk pašvaldības līmenī. Mēs zinām, ka izglītības iestāde viena no otras atšķirās. Ir izglītības iestādes, kur iespējams logopēda, psihologa, sociālā pedagoga atbalsts ir mazāk vajadzīgs, un iestādes, kur tas ir krietni lielāk vajadzīgs nekā, ja mēs aprēķinātu finansējumu pret iestādi, tas iestādei tiktu piemērots. Līdz ar to šis finansējums nonāk pašvaldībā. Pašvaldībā šos speciālistus var algot pašvaldībā, ne tikai pie katras izglītības iestādes, un tātad optimāli organizēt šo speciālistu darbu. Bet tajā pašā laikā var arī šo finansējumu sadalīt un nodot attiecīgi pēc vajadzības uz katru izglītības iestādi. Un vēl viena finansējuma grupa, kas nonāk līdz pašvaldībai, ir tātad iestādes vadītājiem paredzētais atalgojums. Un tātad šeit arī ir katrā pašvaldībā ir kārtība, kā tiek noteikta algas likme direktoram, balstoties uz direktora novērtējumu. Arī šeit pašvaldībai ir rīcības brīvība atalgot atbilstoši iestādes vadītāja veikumam, sasniegtajiem rezultātiem, noteikta finansējumu direktoram. Jāsaka, ka parādot šos piemērus nākamos uz jau esošo situāciju un to, kā mēs prognozējam, pirms es rādu piemērus, vēlreiz gribu uzsvērt to, ka mēs esam izvērtējuši iepriekšējā modeļa negatīvos aspektus, un arī šajā rudenī, noteikti oktobrī, novembrī, mēs kopā runāsim par piemēriem, kas mūs neiepriecina, bet kas ir arī, ko mēs šobrīd provizoriski, vērtējot provizoriskos datus, bet redzam, tātad katra izglītības iestādē pedagoga slodzes apjomu un atalgojumu fiksē tarifikācija. Tarifikācijas tiks apstiprinātas līdz 15. oktobrim, un tad mēs jau runāsim par ļoti ticamiem datiem, bet arī šobrīd sekojot līdzi, kāda situācija ir valsts izglītības informācijas sistēmā, mēs redzam, ka ir daļa skolotāju, kuriem arī šajā gadā pie vienādas slodzes ir samazinājies atalgojums, un tie ir no 7 līdz 8% šobrīd mēs lēšam. Tad gan demogrāfijas aspekts, gan arī
demogrāfijas aspekts, bet arī tajās izglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits nav mainījies, tomēr pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārdalīt finansējumu, tātad no lielākām skolām uz mazākām. Ir visi šie faktori, par kuriem mēs esam ilgstoši runājuši, arī šogad ir nostrādājuši, un šis atalgojuma līmenis skolotājiem ir samazinājies. Tāpat mēs redzam, ka mazās skaitliski, skolēnu skaita ziņā mazākajās izglītības iestādēs pietiekami lielā daļā, kas ir līdz 10%, ir pilnībā apvienotās klases, kas arī, ja mēs runājam par izglītības procesa kvalitāti, ir ietekmējošs faktors. Mēs neesam identificējuši, jo tas nav valsts izglītības informācijas sistēmā tik vienkārši izdarāms, bet bez šiem 10% gandrīz izglītības iestāžu ir izglītības iestādes, kas klases apvieno uz noteiktiem mācību priekšmetiem. Tātad šī gadījumā izglītības iestādes vadītājs dara visu, ko var izdarīt, lai nodrošinātu reizē izglītības procesu un to izdarītu viņam piešķirtā finansējuma apjomā. Vēlreiz saku, modelis programma skolā, tā ir vienošanās starp valsti un pašvaldību par to, kā mēs kopīgi nodrošināsim finansējumu pilnā apjomā, ja ir pieņemts lēmums no dibinātāja puses, ka izglītības iestāde ir, klases komplekts izglītības iestādē ir, un kas ir nepieciešamais finansējums, lai to pilnībā nosektu vienādā kvalitāte katrā izglītības iestādē. Šī brīdī jāsaka paldies, pašvaldības nāk ar savu līdzfinansējumu, bet dara to pašiniciatīvas vadītas un tik, cik viņu rocība ļauj pie finansējuma programma skolā. Mēs esam pateikuši, cik izmaksā programma, ja izglītības iestāde atbilst kritērijiem, valsts pilnībā šo finansējumu nodrošina. Situācijā, ja izglītības iestāde skolēnu skaitā ir mazskaitliska, un tas ir, ja klasē ir mazāk kā 5 bērni, tad izglītības iestāde ir saglabājuma, bet tad finansējumu pilnībā nodrošina pašvaldība. Un savukārt, ja mēs skatāmies no skolotāja skatu punkta, vienalga, cik liela ir klase, ja dibinātājs ir pateicis, ka šeit ir izglītības iestāde, šeit ir klase, un es vadu procesu šajā klasē, man atalgojums tiek nodrošināts līdzvērtīgi kā jebkuram citam skolotājiem līdzīga lieluma klasē. Šis ir tas, ko ļoti, ļoti gribas uzsvērt. Un mēs arī ar piemēriem gribam jums parādīt, kā atšķirās piešķirtais finansējums dažādā lieluma izglītības iestādēs. Es jau minēju, ka esošais modelis jūtīgāks ir pret diva tipa izglītības iestādēm, ja mēs runājam pret tām, kurās ir ļoti, ļoti mazas klases un pret tām, kurās ir lielas klases. Un šeit mēs redzam, ka, ja mēs salīdzinām, tātad gaišākā līnija ir esošais finansēšanas modelis, kādu finansējumu apmēru piešķir izglītības iestādēs, kurās vidēji ir 9 bērni klasē. Un kāds tas būtu, ja mēs šāda izglītības iestādē aprēķinātu finansējumu pēc jaunā modeļa, kā es minēju, mazākās klasēs šobrīd šāds skolēnu skaits neatnes pietiekami finansējumu, lai nodrošinātu līdzvērtīgi kvalitatīvu piedāvājumu, kā vidēji lielās klasēs, bet tomēr ņemot vērā, ka procesam ir jābūt līdzvērtīgam, piedāvājumam jābūt līdzvērtīgam, šīs izglītības iestādes kļūst dārgākas un finansējums, ko izglītības iestādes saņems, būs būtiski lielāks. Piemērot jauno finansēšanas modeli. Tad arī, mēs runājam, tā bija ļoti maza klase, mēs aizējām uz mazām klasēm, arī skolēnu skaits vidēji 12 skolēni klasē, redzam, ka arī īpaši pedagogiem paredzētais finansējums ir ar būtisku kāpumu, un ja mēs savukārt esam gan sarunās ar arotbiedrību, gan datus analizējot, redzam, ka šīs diva tipa izglītības iestādes, kur varbūt vecāks tik ļoti nejūt piedāvājumu atšķirību, skolēniem mācību process tiek nodrošināts, arī individuālais darbs tiek nodrošināts ar skolēnu,
Tad šāda tipa izglītības iestādēs visbiežāk mēs redzam, ka pedagogam darba slodze netiek sabalansēta, jo šeit savukārt uz šīs daļas visdrīzāk tad parasti ir vienošanās starp iestādes vadītāju un skolotāju, ka šī citiem pienākumiem atmaksātā slodzes daļa ir salīdzinoši mazāka pret vidējām un lielākām izglītības iestādēm. Kā jau minēju, tad tie, kuri, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, ir spiesti veidot lielas klases, ir Rīga, jo mēs skatāmies, ka pie Rīgai ir tomēr nodrošināts cits koeficients un atalgojumam paredzētais finansējums atnāk lielāks, tad, lai Rīga nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu un līdzvērtīgu arī slodzes sastāvu pedagogiem, reģionā, kas ir Rīga, Pierīga, tad skolānu skaitam klasē ir jābūt lielākam, un arī šeit ir paredzēta iespēja, ka modelis motivēs izglītības iestādes nevis veidot lielas klases, kas ir vairāk kā 25 skolēni, bet mūsu mērķis ir optimāla klase, kas ir no 20 līdz 24 skolēniem klasē. Tātad arī Rīgai, ja vien tīri infrastruktūras kapacitāte to ļaus, ja skatāmies caur finansējumu apmēru, motivācija šim tiek veidota. Un savukārt, kā es minēju, tad šobrīd esošais modelis pietiekami labi strādā uz Pierīgu un uz administratīvajiem centriem reģionos. Līdz ar to, ja mēs no tādā modeļa aspekta skatāmies, jūs redzat, ka šeit tā atšķirības starp esošo modeli un jaunajā modeli aprēķināto finansējumu nav ar tik lielu atšķirību. Tātad, ja mēs runājam par iegumiem, vēlreiz akceptēju pirmo un galveno, tas ir taisnīgāks sadalījums. Tātad es kā pedagogs vai es kā skolēns, es nenesu atbildību caur pakalpojuma kvalitāti vai caur savu darba samaksu par situāciju valstī saistībā ar demogrāfiju. Tātad tas ir taisnīgs finansējums pilnā apjomā un pakalpojuma kvalitāte vienlīdz augsta tiek nodrošināta katrā izglītības iestādē, kur dibinātājs ir pieņēmis lēmumu par to, ka šai izglītības iestādē būtu. Jūs jau caur diagrammām redzējāt, tad jaunais finansēšanas modelis ir ar papildus finansējumu. Visa tipa izglītības iestādēm atšķirība varbūt tajā apjomā, kādu papildus finansējumu iestāde saņem, bet papildus finansējums ir. Tātad vēlreiz uzsveru, arī iedodot skolām un pašvaldībām šablonu, kā aprēķinās finansējuma apjoms jaunajā finansēšanas modelī, gan izglītības iestāde, gan pašvaldība ļoti laicīgi var rēķināt līdzi, jebkurā brīdī pie jebkādiem nosacījumiem, kā staigā mērdotācijas apjoms, un līdz ar to arī ļoti laicīgi gan prognozēt pieejamo finansējumu, līdz ar to plānot mācību procesu izglītības iestādē, plānot skolotājiem slodzi, algas likmi varēs ļoti laicīgi, un līdz ar to skolotājiem arī būs informācija. Jā, mēs esam reizē ļoti vadījuši šo procesu, taču iebūvējuši modelī arī lielu skolas izglītības iestādes vadītāju autonomiju. Tad mēs parādām principus, un katram tie ir redzami pa pakāpēm, kāda finansējuma daļa aiziet kādam mērķim. Te pašā laikā iestādes vadītājiem finansējums tiek nodrošināts kā viens veselums un atbilstoši tiem mērķiem, kāda ir izglītības iestādē. Izglītības iestādes specifika bērnu vajadzībām, iestādes vadītājs gan mācību procesu plāno atbilstoši tiem, gan arī finansējumu sadalījumu nodrošina atbilstoši tam. Atalgojuma pieaugums pedagogiem, lai gan tas, par ko ir baža, ka šobrīd publiskajā vidē runājot par finansēšanas modeli programmu skolā, mēs runājam, ka tas ir sistēmisks risinājums viennozīmīgi. Jo, ja mēs šobrīd ieliekam jebkādu naudas summu visiem vienādi palielinot zemāko algas likmi 2,6%, mums palielinās algas pedagogiem, jā, bet vienādi vai otrādi šķēres starp pedagogiem dažādos reģionos un starp dažāda tipa izglītības iestādēm saglabājās. Un mēs
atkal un atkal, neskatoties uz to, cik liels apjoms finansējumi ir iepludināts nozarē, saņemsim neapmierinātību no dažādām pedagoģu grupām. Šis ir risinājums, kad mēs kārtojam sistēmu, tā tiek sakārtot atbilstoši, lai finansējums aizietu pret mērķi vietā, kurā tam ir, kurus mērķus tam ir jāsasniedz. Tā pašā laikā tā ir naudas apjoms, kas vienādā vai citādā veidā nonāk pedagoga naudas makā. Viņš neizkūp gaisā, tad arī finansēšanas modelis naudas programma skolā palielinās pedagoga atalgojumu. Tātad pedagogs vai nu viņš saņems naudu par to darbu, kas šobrīd nav atmaksāts citu pienākumu daļā, vai viņam vienkārši varbūt slodzes apjoms paliks tāds pats, bet uzlabosies darba apstākļi, respektīvi, es esmu šobrīd strādāju ar 29 bērniem vai 31 bērnu klasē. Manam iestādes vadītājiem būs iespēja sadalīt klasi grupās un līdz ar to atvieglosies mani darba apstākļi un es daudz mierīgākā vidē varēšu sasniegt tos mērķus, kas man ir uzstādīti. Tātad tas ir iegūms priekšpedagoga darba apstākļiem, darba slodzes sastāva un atalgojuma līmeņa. Vēlreiz uzsveram atkal viens no aspektiem, par ko mēs esam daudz diskutējuši, un pēdējos 2 gadus ik pa brīdi ir bijušas kaismīgas diskusijas ar arotbiedrību par pedagoga slodzes sastāvu. Šobrīd pašā modelī ir iebūvēts slodzes balanss, attiecīgi vienkārši ceļot zemāku algas likmi, pati sistēma strādās līdzi, un mums nevajadzēs, un slodzes balanss ir gradēts gan pa klašu grupām, un tomēr tas ir vēl draudzīgāks nekā šobrīd ir vidēji Eiropā, un tātad mēs ar šo izslēdzam no sarunām tēmu par to, vai ir vai nav sabalansēts slodzes sastāvs iestādē pedagogam, respektīvi mēs to noņemam no dienas kārtības nacionālajā līmenī. Ja kaut kas nestrādās izglītības līmenī, tad mēs zinām, ka mēs jau ejam līdz iestādes līmenim, ka problēma nav tajā, kā ir uzbūvēti noteikumi, kā tiek sadalīts finansējums pašvaldībai un iestādei. Atbalsta personālam būtisks pieaugums. Mēs esam iepriekšējās jau reizēs tiekoties ar jums rādījuši, kā dubultojās gandrīz finansējums, kas tiek paredzēts atbalsta personālam. Un tātad mērķis visam šim procesam ir nodrošināt augstvērtību izglītību katram skolānam katrā vietā Latvijā. Tas ir tas, ar ko ministri nākusi no pirmās dienas, sākot darbu. Tad kā veidot sistēmu, lai skolēns, kur viņš atrastos, kurā no Latvijas reģioniem, tāpēc, ka viņš atrodas tieši tur, neciestu caur saņemto izglītības kvalitāti. Un es teiktu, gan ne tik daudz par procesu, kā tas tiek organizēts, bet par piedāvājumu, ko viņam izglītības iestāde var nodrošināt, lai tas būtu līdzvērtīgs, kvalitatīvs, atbilstoši viņa vajadzībām. Vēlreiz uzsveru, ka atbalsta personāls ir tas, kas ir bijis mums dienas kārtībā un iekļaujoša izglītībā kā prioritāte. Tad modelī par šo ir ļoti daudz domāts, un tas noteikti ir tas, ko sajutīs vecāki, ko sajutīs skolāni, esot skolā, kas skolai rīcības brīvībā nodrošināt pakalpojumus būs un iespējas tos dažādot būs. Tas arī par programmas finansēšanas modeli no mūsu puses šobrīd viss. Paldies!